Pirms pāris dienām vēstījām par Olimpisko dienu, un šodien šis notikums arī ir pienācis. Pašlaik atrodamies Daugavas stadionā, kur ap mani ir sapulcējušies vairāk simti skolēnu, kuri tad šorīt šeit pavingros un centīsies Olimpiskās dienas labākās tradīcijas arī Latvijā turpināt. Man galva kūp, zeme deg, rokas trīc, pēdas man svilst. Es traucos tevi vēlreiz apraudzīt, pirms trauki plīst. Sastapuši arī sportiskā dienā kultūras pārstāvis Rīgas kultūra vidusskolas skolēnus, kuri arī tikko ir izpildījuši rīta rosmi. Kāda jūs iespēja par vingrošanu? Labi, forši. Nenogur? Nē. Kāds noskaņojums tagad, vai piedalīsies stafetēs arī? Ļoti labs. Un kāds būs savs šīs dienas uzdevums, kādas stafetes piedalīsies? Mēs ripināsim ar roku bumbu, ar kāju un tā. Parunāsimies arī ar Rīgas kultūra vidusskolas 3. klases audzinātāju Sandru Liepu. Kāda jūs iespēja par Olimpisko dienu? Ļoti jauku, ļoti žēl, ka šī ir pirmā tāda kopējā vingrošana, jo jebkura aktivitāte fiziskā bērnos paceļ to emocionālo lidojumu, un tas arī pēc tam dod tādu iespēju, ka mēs arī skolā pēc tam varam, varbūt, ja mēs šeit esam enerģiju izlikuši, tad mēs skolā varam vairāk varbūt uztvert to mācību vielu un sekmīgāk to apgūt. Principā varētu apgalvot, ka ir ļoti apsveicami, ka kultūras skolas skolēni tomēr aktīvi tiek pievērsti arī sportam. Jā, protams, mani bērni vispār ir malači, jo man ļoti liela daļa no klases sporto, piedalās basketbola nodarbībās un iet uz mākslas vingrošanu, tā ka tas ir visnotaļ apsveicami un apvienojami gan kultūras baudīšana un piedalīšanās dažādos kultūras pasākumos, tāpat arī sportiskās aktivitātēs. Esam sastapuši arī Rīgas 66. speciālās vidusskolas audzēkņus, kuri arī ir gatavi šodien pierādīt savu varēšanu Olimpiskajā dienā. Bērni, kāds jums noskaņojums šodien? Jautrs, ļoti labs. Vai esat gatavi arī sacensties savā starpā? Jā. Kāds ir jūsu plānotās šīs dienas stafetes? Mēs nezinām. Ko darīsiet šodien? Vingrosim. Un arī skriesim. Cik daudz skries? Šitā lielu apli. Skaidrs. Kā vispār ikdienā vai arī vingrojiet? Jā. Man blakus stāv Rīgas Friča brīvzemnieka skolas skolēni, kur arī šodien plāno piedalīties Olimpiskajā dienā. Kāds jums noskaņojums šodien? Labs. Jūtat sacensību garu arī? Jā, jūtam. Kādi jūs uzdevumi šodien, ko plānojat paveikt? Uzvarēt, protams. Kādās stafetēs piedalīsieties? Ko darīsiet? Visās. Skriesiet, leksiet, vingrosiet? Visu darīs. Labi. Cik ilgi iepriekš esat gatavojušies šim pasākumam? Divas nedēļas. Un ko darījāt tajās 2 nedēļās? Vingrojām un stafetes skrējām. Katru dienu? Jā, katru dienu. Jā, no rītiem katru dienu. Jūs droši vien esat labi sagatavojušies. Jā. Būsiet pirmie? Jā. Ļoti labi, lai jums veicās šodien. Paldies! Skrienu vēl, man vēl jāpaspēj.